Latvijas Pen podkāsts Obligātā literatūra. Šajā Latvijas Pen podkāstu Obligātā literatūras sērijā mēs runāsim par grāmatu sarakstu Latvijas Pen iesaka, kurā iekļautas 13 nozīmīgas 2025. gadā izdotas dzejas, prózas, literatūra, pētniecības, dramaturģijas un eseistikas žanrā tapušas grāmatas. Un šajā raidījumā piedalīsies rakstniece un dzejniece Anna Auziņa un rakstniece un redaktore Elīna Kokarēviča. Un es arī, Inga Gaila. Un mēs visas trīs arī esam Latvijas Pen biedras, un Elīna un Anna arī ir valdes locekles. Un es lūkšu tagad Annu tev pastāstīt, kā tās grāmatas tai sarakstā nokļūst parasti. Es varu pastāstīt par pēdējiem 2 gadiem, kopš es esmu valdē, jo par iepriekšējo laiku es jau esmu aizmirsus. Bet tagad tas notiek tā, ka ir 2 kārtas. Un pirmajā kārtā jebkurš Pen biedrs var izvirzīt grāmatu Google dokumentā, un mums ir tāda vienošanās, ka mēs neizvirzam grāmatas, kurās mēs esam iesaistīti, jo starp Pen biedriem, protams, ir ļoti daudz autoru, tulkotāju, redaktoru un tā tālāk, un mēs nevaram izvairīties no grāmatām, kuru tapšanā ir iesaistīti Pen biedri, un tad mēs vienojāmies, ka drīkst šādas grāmatas būt, bet ka neizvirza savas un arī, ka nebalso par savām, jo otrajā kārtā notiek balsošana, kad ir izvirzītas visas grāmatas, ko kāds ir gribējis izvirzīt, tad nobalso katrs par 12 labākajām, un tad 12 tās grāmatas, kas ir saņēmušas lielāko punktu skaitu, nonāk sarakstā. Šogad ir 13 grāmatas, jo 2 pēdējām bija ļoti līdzīgs punktu skaits, un tad mēs nolēmām abas Oksanas Zabuško grāmatas likt kā vienu. Jā, un jāpiebilst arī, ka balsošana notiek anonīmi, nevis tā, ka tātad mēs zinām, ka biedri, varbūt mēs zinām, cik biedri nobalsoja, bet mēs nezinām, kurš par kuru balsoja, bet mēs uzticamies, ka mēs nebalsojam par savām grāmatām. Jā, es varēju labs nobalsot par savu, bet tad tā būtu tikai viena balss. Jā, skaidrs, liels paldies, Anna un Elīna. Jā, tātad 13 grāmatas šogad ir, un izvēlēto darbu sarakstā īpaši būtiski ir sieviešu balss, kas, kā ir teikts Latvijas Pen oficiālajā pieteikumā, ka šīs sieviešu balss, kas no dažādiem rakursiem aicina lasītājs raudzīties uz vēstures naratīviem un tajos noklusēto šobrīd aktuāliem sociāliem un ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kā arī citām sabiedrībā un kultūra telpā nozīmīgām norisēm. Es ļoti nopriecājos, kad es ieraudzīju, ka tās ir nevis gan 3, bet visas ir sieviešu grāmatas. Mēs pieminēsim par Homo Novas grāmatu, ka tā nav tik viennozīmīgi sieviešu autoru grāmata, kaut arī galvenā redaktora ir Gunda Glaiviņa. Jā, man bija tāds prieks. Bet es gribu jums jautāt, kāpēc tā ir šobrīd un ko tas nozīmē? Kā jūs prāt, kāpēc tā ir sanācis, ka šobrīd ir 13 sieviešu grāmatas šai Pen sarakstā? Manuprāt, tas ir likumsakarīgi, jo Pen iesaka tādas grāmatas, kas kaut kādā ziņā iestājas par apspiestu grupu interesēm. Un tā nav bijis katru gadu, ka tās būtu gandrīz tikai sieviešu grāmatas. Ir bijuši arī autori vīrieši vai tulkotāji vīrieši, bet tad ir kāds cits iemesls. Ir bijis kādā veidā šī grāmata cīnās par brīvību pret apspiešanu un tam līdzīgi. Un šogad, tā kā sieviešu rīcības spēja mums ir uzplaukusi. Jā, man liekas arī svarīgi norādīt, ka tās grāmatas, ko mēs kā biedri izvirzam un arī kā biedri sabalsojam, tas nav tikai par māksliniecisko kvalitāti, bet arī par kaut kādiem vēstījumiem, kas spētu vai ietekmē sabiedrību kaut kādos virzienos vai liek mums domāt kaut kādos citos virzienos vai iepazīstam ar kaut kādiem naratīviem, par ko mēs varbūt iepriekš nezinājām vai par ko mēs zinājām, bet par ko mēs nerunājām skaļi. Un ka tas nav tikai, tas mākslinieckais kritērijs, līdz ar to
ja būtu māksliniecisks kritērijs, būtu daudz vairāk, protams, to grāmatu, un arī nav tā, ka grāmatas, kas ir iekļautas sarakstā, ir absolūti perfektas, vai, teiksim, tur viss ir, mēs viņus uzskatām par vislabākajām grāmatām no visiem aspektiem. Tas tā nav, par katru var, teiksim, no literatūras zinātnes viedokļa vai no kritikas viedokļa, par kādu var pateikt vēl kaut ko arī, teiksim, negatīvu vai kaut kāds aspekts izcelt, kas varbūt nestrādā, bet šajā gadījumā tiešām, sarakstā ir tas, kas ir tāds varbūt sociālu, kas var radīt sociālu nozīmību vai veicināt kaut kādus ietekmēt narratīvus vai diskursus, kā mēs runājam par lietām. Un no vienas puses man patīk tas, kā Anna teica, tas ir likumsakarīgi, un es atkal pateikšu, tas ir savā ziņā arī nejauši, tāpēc, ka mēs jau, protams, visi esam, tā kā subjektīvi cilvēki, un sabalsojam grāmatas, kuras mēs esam izlasījuši. Tātad es speciāli apskatījos, pirms nācu, kāds mums bija tas pirmais garais saraksts, un tur bija, protams, vīriešu autoru grāmatas arī iekšā. Tas nozīmē vienkārši kaut kādas sakritības dēļ. Lielākā daļa cilvēku, kas balsoja par šīm grāmatām, bija izlasījuši tieši sieviešu, un tās grāmatas, kas sarakstījuši sievietes. Tā kā, tas droši vien ir likumsakarīgi tādā ziņā, ka varbūt mums parādās vairāk sieviešu veidoti narratīvi, un ka mēs varbūt esam kļuvuši tiem atvērtāki, un mums tas vairāk interesē, un tāpēc mēs arī varbūt vairāk to lasām, un kaut kādā veidā tas arī to, kaut kādu mazu ievirzi atspoguļo. Tā, man liekas. Man šķiet, ka tas atspoguļo arī to, ka vispār pie mums par cilvēktiesībām šobrīd vairāk cīnās sievietes, un par to arī ir publiski runāts, jo, ja mēs paskatītos penu biedru proporciju pa dzimumiem, tad arī mēs saskaitītu, ka tur vairāk ir sieviešu. Bet es nepiekritīšu tā kā par kvalitāti, ka šīs grāmatas būtu kaut kādā ziņā kvalitatīvi nepilnīgas. Es domāju, ka tās visas ir ļoti labas grāmatas, bet ka tās nav varbūt vienīgās labās grāmatas, kas ir iznākušas šī gada laikā Latvijā, ka mēs tās iesakām vēl pēc citiem kritērijiem. Jā, protams, jo katrai arī balvai droši vien ir savs fokus, un Latvijā ir mazāk balvu, tāpēc mēs varbūt neesam pie tā pieraduši. Mums šķiet, ka ir balva, tad tas ir vislabākajiem. Tomēr arī ārzemēs ir vairākas balvas, kas ir kaut kā fokusētas, un PEN balva, piemēram, arī Amerikas PEN balva ir dažreiz fokusēta uz kādu konkrētu grupu, autoru vai uz mazāku valodu, tulkojumiem. Tā kā šajā gadījumā, man liekas, tas fokus nav arī, ir svarīgi arī viņu atcerēties, ka PEN tātad apbalvo arī tos darbus, kas ir kaut kādā veidā vai pasniedz jaunu narratīvu, vai jaunu skatījumu, vai arī aizstāv diskriminētās grupas. Es tagad nolasīšu citātu no tās grāmatas, par kuru mēs runāsim pirmo. Tam kādā secībā mēs runājam par grāmatām nav nozīmes, jo viņas visas ir tajā mūsu sarakstā. Tur nav no 13. uz 1, bet vienkārši mūsu nejauši izvēlēta secība. Un tas citāts būs no Rosī Braidotī grāmatas Nomadiskie subjekti. Tas skan tā. Sievietes saskata gaismu tur, kur vīrieši tikai raugās tukšā telpā, vērojot, kā sabrūk falliskie monumenti un dokumenti, kurus viņi paši sev bija uzcēluši. Sievietēm ir ko teikt, un ja viņas to neizdara, tad viņas veic vēsturisku sievišķā subjekta abortu. Tas ir no Rozī Braidotī Nomadiskiem subjektiem. Tulkotājs ir Denis Dimiņš, un grāmatu, šo ļoti nozīmīgo grāmatu, manuprāt, izdevusi Latvijas laikmetīgās mākslas centrs. Jā, un Rozī Braidotī ir viena no svarīgākajām mūsu laika domātājām, filozofēm, un viņas Nomadiskie subjekti iznāca pagājušajā gadā latviešu tulkojumā, un viņi nezaudē aktualitāti joprojām. Es nezinu, kad viņus tad izdeva? Pirmais ir 1994. gada izdevums. Jau tik sen. Un tulkojums ir pēc 94. gada, bet Braidotī grāmatu pārstrādāja 2011. gadā. Un tas man arī liekas interesants aspekts. Te būtu droši vien arī saruna ar izdevējiem, kāpēc izvēlējās to pirmo variantu, jo Braidotī tomēr diezgan pārstrādāja un izņēma dažus tekstus ārā arī, kurus lasot es jūtu problemātiskumu, un es domāju, ka viņi tos arī nevarēja nekādīgi vairs pārstrādāt, un šodien tas tomēr jūtas jau mazliet citādāk nekā 94. gadā, bet
par spīti tam es domāju, ka tas, kas ir palicis gan no 94. gada grāmatas un 2011. gada grāmatā, un ko mēs varam arī lasīt tagad latviski, ir svarīgs domas un noteikti arī diskusijas raisošas. Un šo arī pieminot 14. martā Latvijas rakstnieku apvienība rīkos sarunu par šo grāmatu, tā kā es domāju, tā arī būs ļoti interesanta. Jā, galerija aizstaba vakarpusē. To būs vēl informācija. 6 vai kaut kā. Bet, jā, šis ir ļoti interesants aspekts. Es to nezināju. Tas ir jautājums, kāpēc tā tad tika izvēlēts 94. gada, kas ir pietiekami sens tomēr materiāls. Sevišķi autori jau to ir pārstrādājis. Un tas varbūt ir mūsu kaut kāds sabiedrības liecība, vai es nezinu. Dažreiz tas ir tīri kaut kādu izdevēju darbības lietu dēļ, vai ko izvēlas, kur var dabūt tiesības un tā. Par to mēs runājam, bet jā, šī būtu saruna, ko bet mēs varbūt diskusijā, kad tieši par grāmatu runāsim, varēsim vairāk parunāt, bet par spīti tam jāsaka, es grāmatu apskatījis, ieskatīsies, sākus arī lasīt, un man liekas ļoti. Jā, dažos brīžos tā kā arī tos citāts tā kā galvu nones. Jā, tas man šķiet ļoti nozīmīgs teksts, un ka tas ir teksts, kurš ir latviski šobrīd, tāpatās kā, protams, Džudīts Butlers dzimtas nemieras tulkojums bija ļoti nozīmīgi tomēr Latvijas kultūras telpai, tāpat ir šie teksti, kuri ir svarīgi, jo mums šo tekstu trūkst, un mums trūkst dažādi tulkojumi, un kad katrs, kurš parādās, ir ļoti svarīgs un būtisks. Es vēl piebildīšu arī, ka man liekas tieši no filozofijas aspekta, ka tiek tulkotas sievietes filozofas, ja skatāmies tomēr salīdzinājumā arī vēsturiski, tad, piemēram, sērijā, kas te pašam laikmatīgās mākslas centram ir bijusi no vēsturiskiem tulkojumiem, ir vīrieši, tā kā vesela plējādi, kas ir arī vērtīgi, kas ir jāzina, tāpēc man liekas tie daži darbi, kur ir sieviešu filozofas, parādās ir vēl jau īpaši, tā kā svarīgāki. Jā, tātad lasiet nomadiskos subjektus Dēna Dimiņa tulkojumā un nāciet arī uz mūsu diskusiju 14. martā. Jā. Bet otrā grāmata, ko mēs pieminēsim, ir Perspektīvas sievietes Latvijas kultūrā un sabiedrībā 1870–1940. Sastādītāja Eva Eglāja Kristsone, un to ir izdevusi Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Tā ir neapšaubām nozīmīgākā latviešu veidotā pērnā gada grāmata sieviešu vēstures nozarē, un to ir veidojis autoru kolektīvs, mākslas vēsturniece Baiba Vanaga, literatūras zinātnieces Māra Grudula un Zita Kārkla, vēsturnieces Ineta Lipše, Rasa Pārpuca Blauma un Guntis Vāvers. Literatūras zinātnieces Evas Iglājas Kristsonas sastādītajā rakstukrājumā ne tikai izceļ sieviešu nozīmi latviešu vēsturē, bet neapstrīdam atklāja, cik sagrozīta ir liela daļa tradicionālo vēstures naratīvu, kuri sistēmiski izslēdz noteikta veida stāstus. Perspektīvām jākļūst par obligātu grāmatplauktu sastāvdaļu ikvienam, kuram rūp augsta pētniecības kvalitāte, noklusētā atsekšana un rūpīga pagātnes aplūkošana no dažādiem skatu punktiem. Manā grāmatplauktā vēl šī grāmata nebija, un es kaut kādā veidā mēģināšu iegādāt, bet, protams, piemēram, Inetas Lipšes nozīme šajā atsekšanā vai vēsturiskā taisnīguma vai dažādu vēsturisko balsu atgūšanā ir ļoti nozīmīga. Priekš manis arī personīgi man šķiet grāmata. Jā, Inetas Lipšes seksualitāte un kontrola 1914–1939 man personīgi ļoti būtiski ir arī priekš manas daļradas, ja tā var izteikties, bet arī iepriekš viņas grāmatas un citu pētnieku grāmatas ir bijusi Latvijas Penes sarakstā, un tajā bija arī tā grāmata, Jā, 2024. gada izdoto grāmatu sarakstā mums bija arī izdevums Klusumā Kvīri padomi varu un sabiedrība Latvijā, kur arī viena no autorēm bija Ineta Lipša un arī pārējais autoru kolektīvs, man liekas, ļoti vērtīga grāmata ar interesantiem aspektiem. Un vai pagājušo gadu nebija grozāmo sarakstu slāzdā bija grāmata, vai pagājušajā gadā, vai arī pirms tam. Par sievietēm Saeimā. Par sievietēm Saeimā un par to, kā visi viņas izsvītroja, pat ja tā bija Aspāzija, vai varbūt Aspāzija atstāja, bet Aspāzija arī izsvītroja tajos sarakstos, diemžēl, tikai tāpēc, ka viņas bija sievietes. Tā kā ļoti forša grāmata, un tā pētniecība arī ir svarīga, lai mūsu sabiedrība kļūtu iekļaujošāka un
tajā būtu foršāk dzīvot. Trešā grāmata, ko mēs apskatām, ir Homo Novus grāmata, ko izdevis Neputns. Nu, tā ir tāda grāmata, kurā ir apkopota festivāla 30 gadu pieredze, un tur ir daudzbalsīgs skatījums uz laikmetīgās skatuves mākslas attīstību Latvijā un ārpus tās. Apvienojot mākslinieku, teorētiķu un festivālu līdzgaitnieku refleksijas, izdevums iezīmē eksperimentālā teātra estētiskos meklējumus, institucionālās pārmaiņas un skatītāju lomas transformēšanos. Grāmata vienlaikus darbojas kā arhīvs, domāšanas telpa un nākotnes projekcija, apliecinot festivāla nozīmi, jaunu māksliniecisku formu, starpdisciplināru sadarbību un starptautiskā dialogu veidošanā. Izdevumu ir veidojuši vairāk nekā 50 autori, tātad starp tiem noteikti ir arī daži vīrieši un varbūt arī kāds nebinārs autors. Un es arī atceros pirmo festivālu Homo Novus, kurš notika 1995. gadā, un es tiešām arī tagad, kad man ir 18-gadīgs bērns, kurš arī ir apsēsts ar teātru un visu laiku iet uz teātru, es redzu un saskatu, kā Homo Novus ir mainījis teātra tradīciju, teātra telpu, un vēl ir, kur augt daudz Latvijas teātrim, bet Homo Novus ir tiešām bijis nozīmīga parādība, kas ir devis mums ļoti daudz ko. Jā, nu es vēl pateikšu, ko pats Homo Novus saka. 1995. gadā dibinātais teātra festivāls Homo Novus ir pārdefinējis trajektorijas, kurās virzās un attīstās teātrs un radīs augsni mūsu teātra kopienas dalībai internacionālā ideju apmaiņā. Esam pārskatījuši paveikto, atlasījuši un apkopojuši Homo Novus grāmatā to, kas festivālā aizsākts, turpina virzīt un urdīt teātru un plašākus laikmetīgās mākslas procesus. Lūk, un kā jau minējām, grāmatas redaktore un sastādītāja ir Gunta Glaiviņa, bet idejas autori, viņi ir minējuši tādus vairākus idejas autors, ir Zane Kreitsberga, Pēters Krīlovs, Gunta Glaiviņa, Santa Remere, Laura Stašāne. Tie ir idejas autori, te punkts. Un tekstu autori ir daudz dažādu tautību un dzimumu. Gigi Argiropolu, Inta Balode, Jonatans Baraus, Beka Bergere, Lauris Bernāns, Kjāra Bersānī, Daniels Blanka Gubais, Silvija Botiroli, Krista Burāne, Cigans un daudzi citi. Arī Marija Luīza Meļķa, piemēram, un Henriks Elijas Zeigners. Tālūk, ir Homo Novus grāmata, man liekas, ka tas arī forši, ka viņi ir iekļuvusi mūsu sarakstā. Tas noteikti ir nozīmīgs izdevums Latvijas kultūrai. Tagad turpinājumā 2 Oksanas Zabuško grāmatas. Lauka pētījuma Ukraiņu seksā, kuru ir tulkojis Māra Poļakovu izdevniecība Rundas. Tā ir 20. gadsimta 90. gados sarakstīta, tombrīd skandaloza revolucionāra un joprojām aktuāla grāmata, kurā apspiestas nācijas sieviete runā savā vārdā un apraksta savu, līdz ar iepriekšējo paudžu sieviešu ķermenisko pieredzi kā tautas kopīgo koloniālo traumu. Varone un runātāja ir ukrainiete, bet arī sieviete. Šo divu identitāšu krustošanās ir sevišķi sāpīga, tā kā autori viņai piešķīruši savu dzejnieces identitāti, blīvais monologs plūst dziļā poetiskā un daudzslaiņānā valodā, kas latviešu lasītājiem ir pieejams izcilā Māras Poļakovas tulkojumā. Jā, tam es varu piekrist. Un otrā Oksanas Zabuško grāmata ir Pamesto noslēpumu muzejs, un arī to, protams, ir tulkojis Māra Poļakova, izdevniecība Latvijas mēdī. Un Pamesto noslēpumu muzejs ir filozofisks detektīvs, kurā atmiņu un dokumentu pētniecība savijas ar refleksijām par nacionālās identitātes veidošanos un kultūras nepārtrauktību. Romāns veids plašu, daudzslāņainu vēsturiskās atmiņas un identitātes izpēti, kurā caur vairāku paudžu likteņiem tiek rekonstruēts Ukrainas 20. gadsimta politisko satricinājumu, vardarbības un noklusēto traumu tīklojums. Šīs izpētes centrā ir sieviešu pieredze, kurā savienot personiskā un kolektīvā vēsture, atklājot, kā neatrisināt pagātnes notikumi turpina ietekmēt tagadni. Jā, tas bija par Pamesto noslēpumu muzeju, bet mēs ar Annu Alziņu vairāk gribam parunāt par Oksanu Zabuško lauka pētījumu Ukraiņu seksā. Un Anna arī nolasīs fragmentus tagad, ja? Jā, es nebiju par to iedomājusies, bet es izlasīju recenzijā Santas Hiršas šķiet recenzijā, ka tā ir tā kā atbilde Foucault seksualitātes vēsturei, kas ir teorētiska grāmata, bet te jums būs tā kā lauka pētījumi, kas nāk no praktiskās, no dzīvotās pieredzes. Vai tas bija tā kā zinātniski
Vai Oksana Zabuško tu biji kaut kur minējusi? Vai tas es neesmu redzējis, ka viņi to būtu kaut kur minējusi. Bet lauka pētījumi ir antropoloģijas metode, kur patiešām cilvēks iet un novēro praksē, kas notiek. Jā, tas ir, protams, ļoti foršs nosaukums, kur viņa tā kā izmanto sevi pārsvarā par to lauku, kuru viņa pētījusi. Jā, vispār tiek uzskatīts, ka Oksana Zabuško neraksta par sevi, bet viņa viennozīmīgi ir piešķīrusi varonei gan savu vārdu, gan savu dzejnieces identitāti un līdz ar to arī valodu. Mēs jau arī zinām, ka tā pieredze, kas ir grāmatās, viņa var nebūt tā kā tieši nepastarpināta autora pieredze, bet kaut kur jau tā pieredze ir jāņem, lai to integrētu mākslas darbā. Protams, tas, kas ir grāmatā, tas jau starp autori un grāmatas varoni vienmēr ir atšķirība, bet bieži vien viņas mēdz būt arī ļoti tuvu. Es saprotu, ka šoreiz tas netiek tā pozicionēts, ka viņas būtu ļoti tuvu, tā kā izņemot to vārdu. Es tagad nolasīšu citātu par to, ko nozīmē rakstniecei vai rakstniekam rakstīt ukraiņu valodā. Jo pat, ja tu kā par brīnumu uzcirtīsi šajā valodā ko jaudīgāku par Gētes Faustu, kā izteicās viens vēsturē zināms literatūra kritiķis, tas līdzīgi neizmīlētai sievietei tikai novāļātos bibliotekās nelasīts, kā tikai pa virsu mīlēta sieviete, kaut cik 10 gadus, un tad jau sākt izsalt, jo nesagaršot, nelietot. Ar sastaptas domas enerģiju nepiebarotu teksti maz pamazām izsalst, un kā vēl, ja lasītāju uzmanības straumi tos saulēcīgi neuztver un neiznes virspusē, tie noiet dibenā kā akmens un pārklājas ar nenoplēšamu ledainu nārvu, kā tavas nepārdotās grāmatas, kas dzimtenē apput kaut kur grāmatnīcās. Tā noticis ar gandrīz visu ukraiņu literatūru kopumā, var uz pirkstiem saskaitīt, pat ne autors, bet atsevišķus darbus, kam paveicies. Un tad citāds beidzās, un es arī gribu atgriezties pie mūsu sarunas pirms ierakstu par to, ka vajadzēja paiet gandrīz 30 gadiem, kamēr šo grāmatu pārtulkoja latviešu valodā, kaut arī tā ir ļoti slavena un skandaloza ukraiņu 90. gadu grāmata. Faktiski viņi pārtulkoja, jo notika Krievijas pilna apmēra iebrukums. Mēs nevaram teikt, ka viņa noteikti netiktu pārtulkot, viņa cerams, ka būtu pārtulkot, bet, diemžēl, tas traģiskais likteņu, nevis likteņu, bet traģiskā Krievijas uzvedība ietekmē to, ka tika pārtulkots tik daudz ukraiņu grāmatas, un tā ir skaitā šī nozīmīgā grāmata. Bet es arī iedomājos par to, ko mēs runājam par to, ka vai tā ir Oksanas liktenis, vai tas nav Oksanas liktenis. Un tas ir tas temats, kurš, diemžēl, parādās. Es domāju, ka ne tikai par sievietēm rakstniecēm, bet ļoti bieži par sievietēm rakstniecēm, ka runājot, kad viņu darbi iznāk, tad tiek jautāts, vai tas ir noticis ar tevi. Un arī, protams, es esmu to piedzīvojis gan par jaukumiņu, gan arī par skaistajām beigu daļu, vai tas ir tavs stāsts. Es domāju, ka tas tomēr arī ir dzimuma iekrāsots jautājums, ka tas, ja sieviete ir rakstniece, tad īpaši tiek skatīts, vai tas ir viņas stāsts. Viņa nevar izdomāt, jā, savu. Viņa mazliet tas ir tāds, protams, jā. Jo es piekrītu, jā, man arī ir teikuši tādi cilvēki, nelas manas grāmatas, jo viņi uzskata, ka tas ir par mani, un viņi negrib zināt. Jā, vai ko sieviete var izdomāt un ko viņa nevar izdomāt. Jā, tas ir tas pieņēmums, visas mūsu saraksta autoras lauž, un, ne lauž, bet kur... Es domāju, ka lauž. Jā, lauž, un ka mēs virzamies uz to pusi, ka mēs esam rakstnieces, mēs esam profesionāls rakstnieces, nevis tikai sava stāsta stāstītājs. Bet vienlaikus nav jau arī nekas slikts, ja tu stāsti savu stāstu. Un man liekas, ka tas varbūt arī tas sieviešu kaut kādā rakstniecībā, varbūt tas satiekās un ir kaut kāds tāds, teiksim, vidusceļš, kur nevienmēr ir obligāti jābūt pilnībā izdomātam vai nevienmēr ir jābūt pilnībā savam stāstam, bet tas ir kaut kāds tas autofikcijas moments, kas varbūt ir izteiktāks sieviešu rakstniecībā, bet es nezinu. Šis būtu jāpēta. Man šķiet, tas ļoti interesanti, ko tu saki.
Tātad tas bija 2 grāmatas, mūsu sarakstā bija Oksana Zabuško grāmatas, vai tev ir vēl kāds fragments? Man ir viens, kas ir vairāk par vīriešiem. Tas ir ļoti svarīgi. Jo patiesībā jau viņi, varbūt izņemot Janu Zekus un Zaldātus no asistentes šķīzā sagājušus bēdiniekus, reaģē pat ne uz sievieti kā uz nevienam mēraparātam, neuztveramajām visu citu vīriešu tīkojumu frekvencēm, kas viņu šajā vilnī apņem. Un man tieši šajā vilnī neapņem, kā blīvi elektrizēts elektrisks mākonis. Nevelti mēdz teikt, ka sadarētu meitu visiem tīk, tieši tas jau viņus tā īsten uzskrūvē, liek pūst vaikus pa niknumā ieplastajām nāsīm un pakaviem, šķilt guni no nepacietības, sāncensības, garas uzvaras kāri, izaicinājums sisties nedzirdams kaujas tauras skaņas, kas saviļņo gaisu, nesātīgi vajadzību pierādīt savu pārākumu pār visiem citiem. Un te citāts beidzas, un es saprotu, ka tas arī ir par to, ka caur sievieti tiek risinātas vīriešu savstarpējās attiecības, bet man bija drusku grūti ar intonācijām, tāpēc, ka teksts ir tik blīvs un sarežģīts, un tā kā es vēlreiz varu izteikt apbrīnu Māras Poļakovas tulkojumu. Labi, un tad es arī tomēr nolasīšu to mazo fragmentu, ko es gribēju nolasīt no Zabuško, joprojām lauku pētījumu Ukraiņu seksā, jo tur ir kāds ļoti poētisks sākums. Spraucies ārā vītola sieviete, satversti gaisu, ar saknēm caur smiltīm lauzies, līdz pazemes ūdens ir kūts, gulaks ir tas, kas tev pusstop izdzertu taisni, kājstarpē iedzen, un tad pāriet uz jūs. Mēs visi lēģeru audze, 100 gadu šis mantojums turas. Meklējam mīlestību, atrodam miesu, ko krampju čokurā liec. Gulaks ir tas, kad tu raudi, mans grūtum, mans sūrum, un nav tur neviena, kas zinātu, kādā tu valodā kliedz. Tā viņa sev zem deguna bubina, tikai kur tas uzsvars iekš korči, uz pirmās vai pēdējās, sačākst valoda, sačākst, un nevajag mums pūderēt smadzenes ar trimdas literatūru, stāvēdama savu nepaklausīgo nemīlēto ķermeni pa svešo amerikāņu pilsētu, kurā viņai nav draugu neviena paša, bet fakultātē pienāks smaidīt un uz visiem "How are you doing?" atbildēt "Fine". Tas ir vēl viens no aritmētikas likumiem, tikai kāds vēl LF fine, kur viņš ir tas fine, kurš viņu ir redzējis. Tāda ļoti intensīva grāmata, ļoti poetiska. Man liekas, ļoti svarīga grāmata. Jā, nākamā grāmata sarakstā, ko mēs Latvijas pēnas sarakstā, ir Ingas Ābeles Mīlamā, ko mēs aprunāsim. Jā, un es nolasīšu, ko Latvijas pēna biedri par to ir teikuši. Inga Ābele šķetino dzimtas stāstus un aizgājušu laikmetu nospiedumus, radījusi krāšņu, poetiski sarežģītu vēstījumu par Aspaziju, vienu no nozīmīgākajām figūrām latviešu literatūras un feminisma vēsturē. Darbs savieno biogrāfiskus, mitoloģiskus un simboliskus elementus, tādējādi Aspazijas radošais spēks, mīlestības pieredzes un personiskās traģēdijas grāmatā atklājas kā daļa no lielāka kultūras un vēstures naratīva. Šis darbs uzrunās gan tos lasītājus, kas ar Aspazijas dairēdu un dzīves gājumu ir labi pazīstami, gan tos, kuri Aspaziju un viņas devumu vēl tikai atklāja. Es neesmu vēl lasījusi Mīlamo, tāpēc es ceru, ka Anna un Elīna par to parunās. Par šo grāmatu varētu runāt, man liekas, no ļoti daudziem dažādiem aspektiem, jo grāmata pirmkārt ir ļoti bieza un ļoti ietilpīga. Jā, tā ir tāda. Es domāju tieši, un es par to domāju, no kura aspekta es gribētu par to runāt tieši šodien, jo tas, teiksim, ir personiskais, subjektīvais vai, kā es minēju, kāds literatūras zinātniskais aspekts, kur es varbūt teiktu kaut ko citu, bet tas, kāpēc man šķiet, kāpēc šī grāmata ir šajā sarakstā un, teiksim, kādā veidā viņa varētu ietekmēt vai mainīt kaut kādu sociālu diskursu par Aspaziju. Es domāju, jā, tādā ziņā šī grāmata tiešām ir ievērojama, jo mēs varam uzzināt, teiksim tā, Aspazijas grāmatā ir samērā maz, kas varbūt ir pārsteidzoši grāmatā par Aspaziju, bet tas, es nezinu, rakstnieces
tvērums un spēja aptvert milzīgus laika posmu ar ļoti daudziem iesaistītajiem, ar dažādiem sociālajiem slāņiem un savienot to beigās vienā Aspazijas dzīves stāstā. Iespējams, mēs varbūt tā neesam domājuši nec par Aspaziju iepriekš, nec par varbūt kādu citu figūru. Un tas uzrakstītais ir, es domāju, to ir vērts izlasīt ikvienam, patīk vai nepatīk tīri subjektīvi iemeslu dēļ, bet tas ir kaut kas tāds, tā lasīšana ir piedzīvojums pati par sevi grāmata ir tavās rokās ļoti ilgi, ļoti, arī, teiksim, teksts ir ļoti blīvs un nav tā, ka tu vari ļoti ātrā momentā to izlasīt un tad tu noliec un tu ej tālāk, tas paliek ar tevi. Un jā, tie, man liekas, ir tie mani aspekti, kāpēc es arī par šo grāmatu balsoju un kāpēc man likās, ka tas ir kaut kas, ko es gribētu, lai arī, tā kā citi sajūt vai saprot no šī. Viņa tā kā izaudzē to Aspazijas dzimtas koku, vai tas pat nav tikai dzimtas koks, tas ir dažādu... Tā varētu teikt, un es domāju, ka daļai, cik es saprotu, neesmu iedzinājusies, varbūt grāmatas tapšanas vēsturē, neesmu lasījis intervijas un tādas, bet cik es saprotu, tad daļai tas ir arī no kaut kādiem materiāliem, arhīvu materiāliem, bet grāmata sākas ar tādu virssenci Aspazijas sievieti, kura stāsta tā kā savu stāstu, un tas ir 17. gadsimts, un tad, protams, tas stāsts iet arī mazliet dziļāk tālāk, un tad viņš attīstās līdz saiknei ar vācu muižniecību, ar vācu baltu muižniecību, ar Elīzu von Reki un viņas dzīves stāstu, un tātad, teiksim, iespējams, ka caur šo te vienu tā kā kaut kādu dzimtas līniju autori arī izstāsta zināmā mērā Latvijas tā kā vēsturi. Jā, un tad tas kaut kādā veidā nonāk līdz Aspazijai, un tad es arī negribu spoilot, jo tur ir, šī grāmata arī lasās mazliet kā detektīvs, jo autori neatklāja sākumā ne tās saiknes, tāpēc īstenībā arī varbūt tas apjoms grāmatas, ja viņš sākumā nobiedē, tad lasot viņš netraucē, jo tas ir tāds prāta detektīvs, jo tev gribas atklāt, kur tad būs tā saikne un kā viņa veidosies ar Aspaziju galu galā. Un, jā, tādā ziņā es domāju, tas ir arī tā, interesanti uzrakstīts darbs, un es gribētu, lai cilvēki paši lasa un atklāja to kas man likās, wow, kur tas saiknes veidojās, un kuras tur pusgrāmatu minēja, kur te būs tā īstā, tās sence, un kur tās saiknes, radīsies. Jā, tas bija tāds ļoti interesants aspekts. Es klausās ļoti interesanti. Vai Anna, tu kaut ko gribi par mīlamo? Es vēl tikai sāku lasīt, tā kā, man fascinē tas sākums, tas veids, kā Inga Ābele iedod to redzējumu, kas tas tāds vispār būs, ka viņi raksta par kaut ko vienu, un beigās izrādās, ka tas ir pavisam kaut kas cits, ka tā ir tā kā metafora, vai ka tur notiek kaut kāda brīnumaina pārvērtība. Ja es pareizi saprotu, ka tas tā kā vērpjās visu laiku šādā veidā. Jā, autori ir klātesoša grāmatā, noteikti tur nav slēpšanās, teiksim, varbūt tas, kas bija minēts arī aprakstā, ko kolēģi gatavoja par grāmatu, tas simboliskais, es varbūt to nosauktu mazliet arī par tādu ezotērisku līmeni, kur autora, viņa ir tik ļoti iekšā tajā, ka viņai Aspazija ir dzīva figūra, kas ar viņu sarunājas, un ka viņa sajūtos kaut kādas likteņa vai dzīves līdzības ar Aspaziju, tādā jau pilnīgi tāda ezotēriskā līmenī, un tā kā jā, tur autori ir iekšā, un kā tas ir atkal, jā, tas ļoti subjektīvs, kā kuram tas patīk, kurš tajā nolasa, un kā viņš nonāk līdz kaut kādiem tādiem secinājumiem. Bet, jā, no otras puses, es sev uzdevu jautājumu, vai tā tiešām ir grāmata par Aspaziju un kā viņa tiek pasniegta, jo man liekas, ka varbūt tā nav gluži grāmata par Aspaziju tik lielā mērā, kā tas ir varbūt anotācijās vai kaut kur publiski izskanējis.
Bet es gribētu uzsvērt, ka tas ir daļdarbs. Nē, protams, jā. Tāpēc arī šajā sērijā ir tās grāmatas pa divām, ka viena ir, kas balstās faktos, ko raksta literatūra zinātnieki, un tad ir darbi, ko raksta rakstnieki, kas ir vienkārši jaundarbi. Un tur arī tā atšķirība, tur ir tas redzamais, tas, kā literatūra zinātnieks pieiet biogrāfijai, faktiem, analīzei, un kā rakstnieks izlaiž cauri savai radošajām dzirnaviņām. Un jā, man liekas, ka tas ir forši, vispār patīk šī ideja sērijas. Tās bija mūsu pārdomas un arī ieteikums lasīt Ingas Ābeles mīlamo leģenda par Sidrabu Šķidrautu, kur izdevusi Dienas grāmata. Un tagad no prózas, caur dzejprozu, mēs dosimies arvien dziļāk dzejā, un tagad mēs runāsim par Ligijas Purinašas Magnificat, kur izdevusi izdevniecība Valodu māja. Jā, Ligijas 3. dzejprozas krājumu viņa ir pilnestīgi izveidojusi no paša dzīves māla, virknējot vārdus literārajā latviešu un latgaliešu valodā, tā kā katoļu māmuļa ritina caur rokām rožu kroni, skaitot lūkšanas, kas piederas viņas ikdienai kā skābeklis. Tik skaisti ir uzrakstījis kāds no pen kolēģiem. Šis krājums pārsteidz ar dziļumu, izjustību un iegremdēšanos sievietes un viņas visdažādāko attiecību pasaulē, kas noris mūsdienu Latvijā un Latgalē, izgaismojot kā varmācības, tā sabiedrības divkosības un citus jautājumus. Vienlaikus smagākām tēmām cauri vīs izsmalcināts poētisms, kas vēsta par sievietes neatņemumu sastāvdaļu kaisli. Labi, Elīna, tu pastāsti par Magnifikatu. Es biju grāmatas redaktore, tā kā es esmu ļoti subjektīva. Bet mēs varam būt subjektīvi, jā, mēs jau vienojāmies, ka tas nav aizliegts un objektivitāte ir pārvērtēta. Jā, Ligijas grāmata ir tiešām forša. Es domāju, arī tiem, kas baidās no latgaliešu valodas, ir ļoti draudzīga, jo ir daudz tekstu literārajā valodā, un tie teksti, kas ir latgaliski, ir diezgan labi saprotami. Galvenais ir, kā vienmēr, ielasīties. Un, jā, es nezinu, ko vēl pēc šī apraksta, lai pasaka. Jā, nē, mēs ar Ligiju daudz strādājam pie grāmatas, un man liekas, ka tas, kas beigās izkristalizējās, ir tiešām kas ir tas, teiksim, tas svarīgais narratīvs, par ko mēs pēc sarakstā runājam, ir gan šī seksuālās varmācības tēma, kas parādās, bet arī tāds... Jā, mūsu laiku vietējās sabiedrības varbūt arī tāds pāķiskums, par ko Ligija nebaidās runāt un kritizēt to. Un, jā, tajā pašā laikā Latgale viņai nav vieta, kas ir pāķiska vieta, kas ir svarīga vieta, kurā var dzīvot, mīlēt, darīt svarīgas lietas. Un, jā, tad, man liekas, ka tas ir tas atšķirīgais, kas varbūt arī vēsturiski tā. Kā mēs skatāmies uz Latgali, Latgali ir tur politiski un vēsturiski ir nomalē, tad mums par to vienmēr ir kaut kādas problēmas, tur nav tas, bet Ligijai nav tā uzskata, viņa drīzāk, ka mēs esam forši cilvēki, tur un īpaši sievietes, spēcīgi cilvēki, bet varbūt tās, mums kaut kādos vēsturiskos, politiskos krustpunktos ir bijis jāgūst sliktas prasmes, kurām mums ir grūti tikt vaļā. Un, runā par to. Tā kā, man liekas, tas svarīgais ir, kā apvienot to savu personīgo arī, un ar politisko un sabiedrisko. Es abrīnoju Ligiju visos iespējamos veidos. Es nezinu, no kurienes nāk tā poētiskums, jo viņi tā kā, es brīžiem lasu tos tekstus, un tā kā asaras birstietas ir tik skaisti vienlaikus, tā kā runāt, spēt kritizēt, bet runāt arī šajā estētiski augstajā līmenī. Un arī ļoti būtiski, ka ienāk šī latgaliešu valodas dimensija, jo arī latgaliešu valoda ir tikus diskriminēta arī daudz vairāk nekā latviešu valoda, jo tad to jau šo diskrimināciju uzsāka arī Ulmans 1934. gadā, tā kā viņu latgaliešu valodas
spēks un spēja attīstīties ir vēl mazāks nekā latviešu valodas un nevis spēja viņiem ir daudz, bet laiks, kurā viņiem attīstīties, viņiem ir vēl mazāks iespējas. Tā kā tas, man liekas, arī ļoti būtiski. Vai tu vari nolasīt kādu mazu fragmentu no Magnificat? Magnificat ir daudz mazu fragmentu, es nolasīšu vienu. Tas arī tāds mazliet krājuma ievirzi veidojošs teksts. Kas notiek, ja publiski atzīsti, ka esi cietusi no seksuālas uzmākšanās? Acis sāp no asarām ekrāniem sevis modelētajām identitātēm, tev nebūs runāt ļaunu par Dievu, kas valda pār sievieti, un viņas godu pārmetumi kā asas rīkstes sitīs tavu pliko miesu, ko Dieviņš izģērbs pirms tevis sodīšanas kā aulejas roze, tu pretosies svešām rokām, iekārai pastiepsi kaklu, lūksi, lai zobens aizcērt tevi ātri un miegli kā baltu lilijas ziedu, bet viņš ir atriebīgs, tāpēc tevi dzirdīs rindi jaunavai Ģertrūdei ērkšķis, izdursies cauri sirdī, un vēlāk visi no tevis novērsīsies. Jo tavā miesā būs iededzināta kauna zīme, tava miesa būs govs, ko tavs soģis vadās aiz striķa, un visiem rādīs iebās pirksturētās paurbini, tā nav rēta, tas ir klēpis, sveša sieviete piesteigsies, apklās ar skujām. Tu Anna, Antonina, Tekle, Janīna, Domicella, Marta, Mareite, Mileite, Dorte, Maija, Zabala, Īva, Ieviņa. Jā. Tas bija fragments no Ligijas Purināšas Magnificat. Nākamā arī ir dzejos grāmata, un tā ir debijas grāmata. Ausma Perons, tā beidzot tu, biedrība līdzstrāva. Krājums papildina Latvijas dzeju ar vidējās paaudzes strādājošas sievietes balsi. Perons dzeja rosina aizdomāties par sievietēm, uz kurām balstās bērnu un vecu cilvēku aprūpe, iztikas pelnīšana mazapmaksātos darbos. Par tām, kuras savu potenciālu pakārto citiem. Šīs sievietes sastopams ik katrā maksimā, ik katrā ir dzīvoklī, taču Perons dzejas varoni pieņem lēmumu uzdrošināties izzināt sevi. Nebūdams eksperimentāls formas ziņā, krājums uzskatāms par daudzsološu latviešu sieviešu atmošanās vēstnesi. Lakoniski un precīzi dzejas tēli ceļ krājuma literāro vērtību. Ar neuzbāzīgu iejūtību un skaudru godīgumu dzejniece stāsta par pieredzēto ģimenē un citvietu sabiedrībā. Par Ausmu Perons. Jā, man vēl pie tā apraksta, pirms mēs dodam tev vārdu, es saprotu, ka tu gribēji par to runāt, bet man pie tā apraksta vēl gribējās piebilst, ka tur ir tā kā satriecošs dzejols, kāds nebija bijis vispār latviešu literatūrā, tas ir dzejols manas dzemdības. Un tagad vēl arī Liepai Rūcei, laikam, chronoloģiski Rūces grāmata iznāca ātrāk, bet man šķiet, ka Ausmas Perons dzejols tika sarakstīts savukārt ātrāk nekā Liepas par dzemdībām. Bet tas atšķiras no pārējā grāmatas materiāla un arī no viss, kas iepriekš par mātes pieredzi ir pateikts latviešu dzejā. Jā, tīri tehniski es varu piebilst, jā, ka viņas Ausmas dzejos ir ātrāk, un viņš arī tika ierunāts obligātās literatūras sērijā vienā no pirmajām sezonām. Man likās, ka viņš nav pavisam ārpus tā, kas ir pārējā krājumā, jo kas ir tas interesantais, varbūt neparastais. Es pateikšu tā, man likās, ka būs mazliet vairāk vīru pieredze, bet tas ir, protams, subjektīvi un cik katrs ir gatavs ar to dalīties, bet tas, kas man laikam pārsteidz un likās, tas foršais ir tā, ka liriskais aizkrājumā ir tā kā sieviete visos vecumposmos, tā kā viņa ir mazs bērns, viņa ir jauna sieviete, viņa ir veca sieviete vai meitene, tā kā visu laiku mainās tas vecums un viņš pastāv vienlaikus un tajā ļoti labi iedaras tas arī dzemdību dzejoļi, cikls tagad viņš ir, tur ir vairāki dzejoļi. Un man liekas, ka tas kaut kā veido, viņš tāds kronis, tāpēc arī tas ir beigās un tā, bet kaut kā tieši tas, ka tā liriskā es ir vienlaikus visas sievietes dažādos vecumposmos, vai es nezinu, kā to īsti noraksturēt, jo tas būtu tāds recenzijas jādomā, kā to forši definēt, bet
Šķiet, ka tev izdevās. Ļoti. Un tieši tas tā kā paņem, tas nav bijis, tas nevienam citam nav bijis tā, it kā varētu saprast, jā, bet tas ir dzirdēti daudz arī kaut kādi, komentāri par pārmantojumību un priekštačiem, pēctačiem, kā mēs visi esam savienoti, bet šajā krājumā tās sievietes ir tā kā vienā sievietā, un tas ir tāds, man liekas, tas, kas man likās, kāpēc es gribēju balsot arī par šo. Tāpēc, ka tas ir tāds nebijis, varbūt, veids, kā stāstīt par sieviešu pieredzi. Un tad no tā izrietot, man nekā likās saslēdzās. Jā, tas dzemdību stāsts ir ļoti loģiski izriet no tā, ka tā sieviete piedzīvo visu, ko viņa var piedzīvot vienlaikus. Man šķiet arī svarīgi, ka tomēr šajā Ausmas dzejolī parādās tiešām tā grūtā dzemdību pieredze, kas, ir poetizēta, bet tieši tādā ļoti īstā veidā, un viņa netiek poetizēta tajā veidā, pie kura es biju pieradusi, un kas noved pie tā, ka es biju šokā savās dzemdībās. Tas arī, kas valda tādā, pamperu reklāmās. Tā teiksim, tas skaistā. Jā, un tas, protams, ir ļoti būtisks stāsts, būtisks narratīvs mūsu kultūrā. Es arī gribēju pateikt, ka man liekas, ka tas tieši cikls par dzemdībām ir tiešām ļoti spēcīgs un ļoti, ļoti nozīmīgs un svarīgs, bet arī gribēju uzsvērt, ka tieši tā, kā autore veido visu pārējo krājumu ar savu lirisko esi, ir arī kaut kas, tāds, kaut kas jauns, kas ir šobrīd. Mēs varbūt to zinājām no lasījumiem, bet grāmatā, tas ir ienācis kā debija. Es domāju, tad varbūt es nolasīšu dzejoli, kas nav par dzemdībām, jo tas tad katram pašam būs atklājums, bet viena no tiem dzejoliem, kur ir tā visu sieviešu, izdzīvošana caur sevi. Es esmu tā sieviņa no mūsu rajona, kaut kur lido helikopteri, varbūt kāds meklē mani, nē, tā ir tikai gāzes liesmiņa, es vāru ķirbi dzīvoklī, pamazām pazūd metāla priekšmeti, nav pincetes un dangu šķērīšu, visur izmeklēju, nav, es esmu patversmes suns Dollija, pat spīdināju zem veļas mašīnas, tur tikai senu putekļu rociņas, kaķu spalvās māja man, kādu brīdi tupus tur lūkojos, kā kīno ar mazām šķērītēm var izdarīt visu, ko. Pirms tumsas pārbaudu vienīgo skapi, vannas aizkarus atvalku drosmīgi un dusmīgi skatos uz savu attēlu spogulī, es esmu Dollija pārtone, baroju meitiņu, viņa mani vēro, uzsmaida dārzeņi no meitas lacītes, mana seja arī smaidas, esmu izjaukta mīkstā mēbele, atstutēta saulē pie mūra sienas, ir ļoti vēls vakars, klausos kā metāla karotes krapst pret keramikas bļodu, es ēdu, es esmu mana meitiņa ratos, kas no sajūsmas ievelk elpu un beidzot runā, kad ierauga kokus. Tā bija Ausma Perons dzējoļu krājums Tā beidzot tu un izdevniecība Strāva. Nākamais dzējoļu krājums arī ir devis dzējoļu krājums Alise Bogdanova Ne tev zivs, ko izdevusi Orbīta. Un es nolasīšu, ko Latvijas pen saka par to. Lai arī Alises Bogdanovas liriskā es varbūt gribētu būt nāriņu, viss, kas notiek viņai apkārt, atgādina, ka viņa ir zivs, un pasaule ir kā rīve, kas skrāpē nost šai zivīs vīņas. Tieši šī berze un raupjuma atspoguļojums ir Alises Bogdanovas debijas krājuma Ne tev zivs pamatā, ko autora preparē ar skarbās valodas skalpeli. Jā, varbūt meitenes nāriņas, kuras sabiedrībā izliekas šķīstas, ne lamvārdu mutē neņēmušas, nonāk Andersena izsapņotajā eņģeļu pasaulē, taču Alises Bogdanovas zivs izpeldēs cauri netīrākiem ūdeņiem, izdzīvos un pavēstīs mums par to visu kā repa dziesmā. Bez aplinkiem tieši un trāpīgi, ļoti dzīvs, neizskaistināts un vajadzīgs dzējoļu krājums. Lūk, Alise Bogdanovas dzējoļu krājums Ne tev zivs. Es esmu šī krājuma redaktora. Tas bija ļoti foršs atklājums. Es nedaudz zināju Alisi pirms tam, kaut kādos lasījumos varbūt biju dzirdējusi. Un tur tā kā redaktoriem, man liekas, grūti runāt par to, bet vismaz man... Man arī ļoti patīk šī grāmata. Man patīk tas viņas kaismīgums, arī tas rupjums, tas raupjums un tā. Strādājot, mēs arī vienojāmies par dažu dzējoļu pievienošanu,
dažu ceļoļu palabošanu, bet nekad ne tajā nogludināšanas veidā, vairāk tādā precizitātes veidā. Un man liekas, ka arī tur viņai parādās ceļoļi, piemēram, par rajonu, kas ir ļoti būtiski. Arī par to Alises balss viņai ir, tur parādās arī tā, ļoti iemīlējusies sievietes heteroseksuālā balss arī, un tur ir arī kvīru balss, starp citu. Man liekas svarīgi tas, ka tā ir ļoti jauna, tā kā gandrīz jau meitene, tā pieredze, kas ir tā idealizējošā gandrīz. Kas dažreiz ir vienmēr tāda ļoti puķaina un tā kā pasniegt sabiedriski, bet viņa neko, tas ir tas naturālisms tajā visā, un tas ir, ka viņa spēja un arī ļoti godīgi arī runāt par to resnumu, menšreizēm un arī par to kaut kādu it kā ļoti spēcīgo iemīlēšanos un bet to sapīgos ilūziju zudumu ļoti tā tieši, tā ir. Jā, tā ir, un tas man liekas ļoti svarīgi. Jā, man arī patika un mēs, protams, visi zinām, tāpēc arī aprakstā tur ir mazliet atsauc uz to nosacīto publisko diskusiju par krājumu, kas bija absolūti neadekvāts, teiksim tā, bet kā es gribētu par to šeit runāt, ir par to, kāpēc tas ir svarīgi, un tas svarīgums ir tajā, ko tu minēji, tad ir tā ļoti, ļoti jaunās sievietes, gan mīlestības, gan vispār, ķermeņa pieredze, un arī tās attiecības, un vēl, kas man likās svarīgi, vai tā, es nezinu, vai tā ir krievu ģimene vai divvalodīga ģimene, bet augšana tādā vidē vai mikrorajona vidē, kur ir daudz krievu valodas un kāds ir tevi ietekmējis. Un man liekas, ka šis ir tas naratīvs, ko šobrīd ir tiešām ļoti grūti vispār attīstīt un par ko ir grūti runāt, jo mēs atrodamies tādā ideoloģiskā situācijā, ka mēs katrs sevi vērtējam, kā mēs izturamies par krievu valodu, ko mums tas nozīmē. Bet ja tas ir tavs, ja tas ir kaut kas tik ļoti tevi iekšā un to esi uzaudzis, tu nevari vienkārši atmest kaut ko. Un tas, man liekas, ļoti arī viens no tiem svarīgajiem momentiem. Un tas, teiksim, tā priekš dabīs krājums ir diezgan pieskrāju, kas varbūt arī ir netipiski. Un es kaut kā to sākumā lasīju, un es biju palaidis garām to vienu dzejoli, kur es pēc tam pārlasot, gatavojoties, es viņu izlasīju, domāju, kā es viņu par šo sievietes identitāti, kas ir par tiem chromosomām un visu šo te, un man likās, wow, tas ir, kāpēc es to pirmajā brīdī kaut kā nepiefiksēju. Un likās, jā, šis arī nav bijis. Tur ir tāds kaut kāds nosaukums, kur es nezinu, kā pareizi izrunāt, tāpēc es atvainojos jau iepriekš, bet es varu nolasīt sajoli arī nepareizi. Vai es vēl esmu sieviete, ja tagad roku bedres, velku zvejas tīklus, šķēršu zivju zarnas, velku vīriešu sandeles un dekatlonu bikses, reti raudu, attaisu burciņas, manu sviedru smaka ir tik intensīva, ka tās noslāpēšanai lietoju vīriešu dezodorantu, uz manām rokām ir tulznas pēc sporta zāles, es pielūdzu citu sieviešu skaistumu un dzeru brokastīs jēlas olas, kāda liela daļa vīriešu manā vecumā, brīvi špaktelēju un vienmēr tieku galā pati, ja vien nesalūstu uz pleca kādai draudzenei, kuru ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Arī vīrišķā hormona DHEA-SO4 un testosterona manās asinīs ir 2x vairāk nekā lielai daļai vīriešu manā vecumā. Neesmu menstruējusi 96 dienas, tam par pamatu nav grūtniecība, un varbūt grūtniecība iestāties nevarēs nekad. Pierādījums nav derīgs, ja rodams vismaz viens izņēmums. Tā no dzimuma atdalīšana no dzimtes mani neglābs. Cilvēks, kura 23. chromosomu pāris ir XX, var būt vīrietis ar Delaša pelgēna mutāciju. Vai es vēl esmu sieviete? Jā, kolosāli. Un es gribēju pieminēt, ka Alise tiešām arī ir profesionāla ihtioloģe, tātad zivju pētniece, un arī tas man likās arī tik kolosāli, ka viņa pārzina šo lietu un ka viņa arī to reāli dara, ka viņa par to raksta. Bet šis ir interesanti, jo man liekas, ka šī ir viena no ļoti retajām autoriem, kuras pat nezinu, kā izskatās.
kurus nekur neesmu redzējis. Viņi ir kā zivs uzpeldējuši. Viņa kā zivs uzpeldējuši, jā, tas ir tik brīnišķīgi. Un es arī gribēju, pirms tam es teicu, ka viņa pieminēta, ka viņa raksta par esmu, tas nebūs precīzi apraksts, tas būtu tā kā par ēšanas traucējumiem. Jo, protams, tas... Jā. Īsi sakot, mūsdienu jaunas sievietes realitāte visā krāšņumā. Jā. Man liekas, viņa vienīgā tad dzimusi pēc 2000. gada. Jā, un brīnišķīgi dzējoļu krājums. Ne tev zivs, Alise Bogdāno. Tagad nākamais dzējoļu krājums ir Katrīna Rudzīte, kas ir Latvijas PEN valdes priekšsēdētāja, bet labi. Bet mēs tāpat parunāsim, jo krājums ir ļoti vērtīgs un svarīgs, jā. Un tas krājums saucas Dažas piezīmes par ķermeni un izdevusi ir punktum. Un krājumā dzejnieces poētika vēl nebijušā kvalitātē un intensitātē izgaismo būtiskus sociālpolitiskus jautājumus, ķermeņa un privātā politisko nozīmi, kvīru un nespējas pieredzi un to dēļ izjusto atstumtību sabiedrībā. Vienlaikus tekstā ir daudz maiguma, rotaļības un humora, kas akcentē, ka citviet krājuma lapusēs paustās dusmas nedefinē runātāju, bet gan ir līdzcilvēku attieksmes sekas. Jā, Katrīna Rudzīte, dažas piezīmes par ķermeni. Jā, mums ir ķermeņi, mēs esam mirstīgi, un tā kā dažreiz varbūt diskusijās ir tādi cilvēki, kuriem gribās, lai mēs runātu par šiem mirstīgajiem ķermeņiem tikai augšpusjostas vietas. Tas Katrīnas grāmata pauž ļoti intersekcionālu ķermeņa problemātiku, ka tur ir gan kvīru pieredze, gan arī nespējas šajā gadījumā vājredzības pieredze un neiroatšķirības pieredze. Un tas tiek reprezentēts ar ļoti lielu talantu. Bet, jā, es arī biju redaktore, un tāpēc es esmu tā kā īpaši ieinteresēta tajā, bet es apbrīnoju to Katrīnas prātu un apdāvinātību un to, cik viņa veikli ar visu to smago materiālu darbojās, un ja citi arī ir diezgan daudz teikuši, cik tas ir asi un dusmīgi, bet man arī visu laiku gribās uzsvērt to otru pusi, to humoru un to estētiku un to valodas izjūtu, kas viņai piemīt par to visu runājot. Bet es redzu, ka tu biji aizlocījusi. Ir izvēlēties varbūt kādu dzejoli, bet gribēju pieminēt arī par to, ka tā prasme arī runāt par savām dusmām un neslēpt un nenoklusēt to. Tas ir tas svarīgais un arī tas jaunais un varbūt svaigais. Īpaši, es domāju, arī sabiedrībā cilvēki ar invaliditāti pieredzes jau bieži vien tur ir varoņa naratīvs un jogdara naratīvs un galvenais ir tikai klusi un izdabāt, lai sabiedrību tā kā nesatrauktu ar savu citādību. Tad Katrīna atsakās no šī un krājums ir viens no tiem, man liekas, es nezinu, vai ir bijis kaut kas līdzīgs, kur es varu būt dusmīga un man var besīt jūsu priekšstati par mani, vai, tā pateikt vienkārši ļoti tieši un skaidri, bet tajā pašā laikā arī tiešām ar ļoti talantīgu poētiku un foršiem dzejoļiem. Es intervēju Katrīnu par krājumu, tas bija jau gan laiku apakaļ, bet tas, par ko mēs runājam arī par to, ka bija reakcijas no publikas, bet sabiedrības no lasītājiem, ka šis likās tā kā tāds ideāls dzejoļu krājums, jo viņš tiešām tā kā no vāka līdz vākam, tad tu ieeji tajā iekšā un tu ievelk ar to, ka varbūt vieniem tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un citiem kaut kas ļoti gaidīts, ko viņi jau gribēja sen izlasīt kādā grāmatā, tādā ziņā. Bet es domāju, Anna, var kāds dzejoli, kurš tev liekas varbūt. Jā, es gribēju pieminēt par tām dusmām, jo, galā, es domāju, mums beidzot, kā sabiedrībai laiks pieaugt un saprast, ka par dusmām tieši ir jārunā, nevis viņas jāapspiež un jāizpauž kaut kādā agresīvā, briesmīgā veidā. Un runāšana par dusmām ir sabiedrības sprieduma pazīme, kur cilvēki sāk beidzot runāt par dusmām un viņus uztvert adekvāti. Jā, tas man liekas ir. Un vēl, kas man liekas krājumā, ir arī par skolas pieredzi un bulingu
Un es tagad nevaru atcerēties, vai mums ir bijis kāds dzejori, tieši dzejori krājums. Es domāju, ka kaut kur prozā ir izskanējis, un sabiedriski mēs par to esam, dzirdējuši diskusijas un tā. Bet vai ir bijis dzejā par bullinga pieredzēm? Nostupam ir bijuši tādi motīvi par skolbiedriem, kas čurā viņa kurpītais, bet tas ir tā kā bijis ietverts citās tēmās, poētiskos, dažādos motīvos. Tas Katrīnas ir tā atklātība un tiešums, un kā mēs arī nesen vienā diskusijā teica viņa, ka viņa gaida, kad viņa vēl drošības dienests izsauks pārunām par to, ko viņa ir uzrakstījis savā krājumā. Bet tā kā tas nav noticis, viņa skata, ka to neviens nelasa, bet Katrīna, mēs ļoti lasījām tavu krājumu un pārlasījām, un es domāju, šim noteikti daudz lasītāju. Es tagad nolasīšu pirmo daļu no Katrīnas Rudzītes dzejoļa Vētra. Vētra smaržo pēc ūdens, āboliem un sāls. Tās āda ir lēni recējošs, zaļš šķidrums ar neskaidrām īpašībām, un tai ir kāds sakars ar to, ka raudu Kurzemes jūrmalā. Tas ir tuvākais un vienlaikus drošākais attālums no mājām, kādā iespējams atrasties. Sinoptiķis televīzijā brīdina, ka gaidāms anormāls daudzums nokrišņu un iesaka bez vajadzības neiet ārā. Vētra ir vecs spoguls, kas liek atvēzēt skatienu tālāk nekā es gribētu. Lasīju sociālos, ka man pamatskola nākamgad rīkošot salidojumu. Kad lasīju Stīvena Kinga Keriju, bija jau pieaugusi, pavisam droši zināju. Ja būtu apveltīta ar telekinetiskām spējām, mani klases biedri būtu miruši. Virs galvas viņiem iebruktu vēsturiskā ēka, kā meteorologa izsludinātais brīdinājums vai tomātu mērci būtu šķīdušas asinis. Literatūrā mēs sagrābstāmies visādas fantastiskas idejas un pēcāk tās valkājam kā siltus džemperus, bet iekšā burbuļo draudīgi akači. Piesardzīgi mēs tiem zogamies, lavāmies, tipinām garām. Tomēr ir grūti staigāt sev apkārt uz pirkstgaliem. Piedod tiem, jo tie nezin, ko dara, to iesaka viņš, bet šī dzīves stila ekspertu padomu lietderību var un arī vajag apstrīdēt. Es saku, nepiedod saviem bulijiem, iestād viņu pagalmos latvāņus. Vislabāk to darīt naktī, tas ļaus izvairīties no nevēlamas uzmanības un ķīmiskajiem apdegumiem. Superīgi. Katrīna Rudzīte, dažas piezīmes par ķermeni. Un tagad mēs caur visām šīm brīnišķīgajām sieviešu sarakstītajām dzejas grāmatām esam nonākuši pie grāmatas atbildes. Latviešu sieviešu autobiogrāfiskā dzeja 2023-2025 biedrība Līdzstrāva izdevusi. Tā ir grāmata, kurā pēc Elvīras Blomas idejas mūsdienu latviešu sievietes rakstījušas autobiogrāfisku dzeju. Sekojot zviedru dzejnieces Soņas Okesonas atbildēja Lorenza Ferlinghetti autobiogrāfijai. Sieviešu atbildes parāda iemeslus, kāpēc viņa dzeja nevienmēr ierakstās vīriešu radītās kultūras estētiskajos kritērijos, jo atšķirs jau pati personības veidošanās pieredze. Latviešu dzejnieču versijas papildus pievēršas izplatītām mūsdienu latviešu sieviešu pieredzēm gan bērnībā, gan pieaugšā vecumā, vardarbībai, traumai, nabadzībai, pārstrādāšanās sekām un izdegšanai. Okesonas sākotnējais paraugs izrādījies lielisks iedvesmas avots un auglīgs veids, kā aprakstīt un strukturēt sieviešu piedzīvoto. Tā, tur ir daudz visādi kolosāli dzejoļi, man liekas. Jā, tu esi autori, es arī esmu autori, es arī turklāt esmu redaktori, bet neraugoties uz to, šī nebūs pirmā reize, kad man nākas paslavēt šo grāmatu, bet es gribu teikt, tas mans ieguldījums bija drīzāk tehnisks, kā redaktorei. Kolēģis Elvīras Blomas ideja bija spoža, un tas
Okesons pāraugs, kā to darīt, tiešām, viņš kaut kādā veidā atraisīja latviešu dzejnieču talantus. Tas aizsākās ar Elvīras un arī ar Tāvo Ingas Gailes dzejoli, kas tika nodrukāti Strāvā, un tur arī nodrukāja Soņas Okesonas dzejoli, ko viņa uzrakstīja 60. gados Zviedrijā par to, kāda ir sieviešu ikdiena, ka salīdzinot Lorenzu Ferlingeti aprakstīt amerikāņu jaunā dzejnieka ikdiena diezgan skaista un patīkama. Varbūt smeldzīga, bet daudz mazāk sāpīga patiesībā. Jā, un latviešu dzejnieces, kas atsūtīja savus dzejoļus vai arī kurām Elvīra palūdza uzrakstīt, raksta tieši par Latvijā un lielākoties neatkarīgajā Latvijā piedzīvotām lietām, un tur vecākajām autorēm ir pāri 50, tur ir Sintī Sudmale, kas laikam vienīgā ir vecāka par mani, un tad mēs man ir 50, jā, mēs ar tevi un Džena, un tad tur ir jaunākās meitenes arī ir, man liekas, ka tur ir kādas dažas arī, kas ir pēc 2000. Gada, un ir šokējoši, cik daudzos ceļoļos tā pieredze ir skaudra, ka tā ir bijusi nabadzīga bērnība, ka tā ir bijusi arī nabadzīga tālākā dzīve, ka tā ir bijusi seksuāla vardarbība, ka tā ir bijusi pamešana novārtā no vecākiem. Un, tad ir vēl citas sāpīgas pieredzes. Kristīna Jučkoviča, piemēram, raksta par to, kā viņa zaudējusi vienu no saviem 4 bērniņiem. Tur ļoti maz tā gaišu un laimīgu dzejoļu. Elvīra saka, ka Patricijas Keišas dzejolis esot laimīgs, bet arī tas ir skumjš, un tur ir runa par brāļa zaudēšanu traģiskā veidā. Un tas ir no vienas puses, tātad šis krājums arī saucas atbildes, kas ir no vienas puses atbilde Lorenza Ferlingeti dzejolim, bet kaut kādā veidā varbūt mēs uz to varam paskatīties kā uz atbildēm. Kas tad jums vainas? Vai kas mūsu pasaulē vainas? Un tad šīs atbildes šeit arī ir. Un jo tās ir ļoti dažādas sievietes, dzejnieces, kuras daļu nepazīst vienu otru, nebija arī tādu uzstādījumu rakstīt par traumām nekādā veidā. Tas nebija. Lorenza Ferlingeti un iezīmē to autobiogrāfisko ceļu, bet šajā krājumā viņš atklājas ļoti sāpīgs un īsts, bet es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka viņš ir uzrakstīts. Un tagad no šīm atbildēm nav iespējams izvairīties, ko varbūt daļa gribētu, kaut kāda daļa sabiedrības. Bet es gribēju izlasīt Lāsmas Miščenko vienu fragmentiņu, tāpēc, ka viņa ir maz zināma autore, viņai ir arī bijuši tiešām daži spēcīgi prózas darbi, bet viņas mazu fragmentiņu, kas atklāja to arī sāpīgo. Fragments no Lāsmas Miščenko cita autobiogrāfija. Mācītājs reiz tēvam iedeva siera gabalu. Es biju laimīga. Neko garšīgāku es nebiju ēdusi. Tagad es zinu, naudu nedeva, lai nenodzertu, jo es biju līdzi. Es dzīvoju bomžu mājā. Man nebija nevienādu zeķu, nebija vannas un karstā ūdens, reizēm arī elektrība bija atslēgta. Dzīvojām sveču gaismā, es daudz raudāju un lūdzu Dievu. Tā droši vien darīja visi, tikai kad paaugos sapratu, ka katrs raud par kaut ko citu. Mums nebija sirds siltu rādu, mums bija onkuls Zigis, kas dzīvoja lejas stāvā un oda. Reiz es biju viņa istabā, lietas bija sarūsējušas, tumsa un vēl cita veida tumsa. Ne jau, ka viņš burvis, bet man šķiet, tur dzīvoja ļaunums. Varbūt tāpēc, ka pirmais stāvs un sliktums nāk no zemes, tā es domāju. Bet mēs dzīvojam 3. stāvā, un nekāds labais gars arī pie mums nebija. Un Zigs tētim nesa šņābi, kolas un fantas pudelītēs. Zigs teica, ka es smuka, un man būs laba dzīve. Viņš bija ļoti vecs ar ļoti grumbainu seju un skaļu balsi. Viņš nomira. Es biju maza un nāvi nesapratu. Zināju, ka tagad būs par vienu mazāk, ar ko tētim dzert. Jā, un tas, kas mani pārsteidz arī, tāpēc, ka es tiešām uzrakstīju agrāk, bet tad, kad es lasīju, un tiešām ir tik sāpīgi. Ka tās pieredzes ir tik dažādas un tomēr līdzīgas. Un tātad
tās sieviešu pieredze joprojām ir tā, kas ir jāizrunā un kaut kas ir jāmaina, lai viņi tādi vairs nebūtu mūsu meitām vai mūsu mazmeitām. Nu tā kā tas ir tāds. Varbūt šo grāmatu vajag 8. martā nosūtīt visiem tiem deputātiem, kuri balsoja par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Tā ir labi ideja. Liekas, mums nav palikusi. Šēl. Nē, vajag pietrukāt speciālu tirāžu, un varbūt, tas ir tā kā, varbūt tāda obligātā literatūra kaut kādā veidā. Un šis arī ir podkāsts obligātā literatūra, kurā mēs runājam ar Elīnu Kukarēviču un Annu Auziņu par Latvijas PEN iesaka sarakstu, kurā šogad ir 13 grāmatas. Tikko mēs runājam par grāmatu Atbildes, kas ir Latvijas dzejnieču autobiogrāfiskā dzeja, ko izdevusi izdevniecības Strāva vai Līdzstrāva. Kā to sauc? Biedrība ir Līdzstrāva, un žurnāls ir Strāva, un tad to izdevēja rakta kā pagadās, vai nu Strāva vai Līdzstrāva. Nu, labi. Tātad, bet, grāmata ir maza un skaista, un viņa sauc Atbildes. Meklējiet, kur nu vien varat atrast. Un tad vēl mums ir palikušas 2 grāmatas, kuras iesaka Latvijas PEN, un tā ir Ingas Gailas Luga par Asju Lāces sliktā māte, un Annas Auziņas dzejoja krājums Kāpostu zupa, kas iznāca pagājušajā gadā. Un mēs ar Annu vienojāmies, ka mēs katru nolasīsim vienu fragmentu, katru no savas grāmatas. Tātad Luga ir par Asju Lāces, bet es nolasīšu mazu fragmentiņu no 7. ainas Linārda Laicēna sapnis. Es lasīšu tā, kā es varēšu. Tā ir Luga, ja jūs saprotat, jūlijas. 7. aina Linārda Laicēna sapnis. Koris. Ir zaļš dārs ar nojumi. Kur ir šis dārs? Ir zaļš dārs un dārzā nojumi, un sapnis ir par dārzu, kurš ir zaļš ar ziediem, vajadzīgās vietās, sarkaniem, un šajā dārzā nojumi, balta, nobružāta, un tajās sēž un sarunājas divi. Tas sapnis ir par sarunu un dārzu, tur sarunājas Brehts un Valters Benjamins. Asja. Bet kur es esmu? Koris. Tur sarunājas 3, tas sapnis ir par sarunu un dārzu, tas sapnis ir par sarunu un dārzu, tur sarunājas 3, Brehts, Valters Benjamins un Asja. Brehts, vurst. Valters, kas ir vurst? Brehts, visi tie tavi Dostojevski ir vurst. Tāpēc tu esi tik skumīgs vienmēr, tāpēc tev ir tik slikti. Es agrāk biju tāds pats kā tu, pārmēr jūtīgs. Man nospēlēja Šopēnu un sasodīts. Es vienkārši saslimu. Dostojevskis un Šopēns ir viskaitīgākie mākslinieki cilvēku veselībai. Visa tā jūtalība un ņemšanās pie velna. Asja, nāc apsēdies. Asja, es jau sēžu. Brehts, Valters stāsta man savu sapni. Valters, es biju kāpņu labirintā, virs tā nebija jumta. Es kāpu un kāpu, dažas kāpnes veda augšu, citas lejup. Kad es uzkāpu līdz augšai, es redzēju, ka esmu ieradies tādā kā sapulcē. Manā priekšā atklājas plašas zemes, un es redzēju citus vīrus stāvam citās virsotnēs, bet tad vienam no šiem cilvēkiem pēkšņi sāka reibt galvu, viņš krita lejā no virsotnes, kurā stāvēja, galvas reibons izplatījās, un vīrieši cits pēc cita gāzās bezdibenī. Kad man sāka reibt galvu, es pamodos. Brehts, kaut kāds žīdu sapnis, es jokoju, Valters jokoja, Asja, Valters ir ļoti jūtīgs pēdējā laikā. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņš lasa Dostojevski. Un ko tu domā? Asja, es domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņš nevar izšķirties. Valters, ak, mans Dievs, Asja, es esmu izšķīries. Asja, ne jau no sievas, Valter, tu nekad man tā arī neesi sapratis, ka man tas vispār nav nozīmīgi. Sievas, vīra, laulība, tas nav svarīgi. Tu nevari izšķirties par labu komunismam. Brehts, ar komunismu ir cauri. Asja, nē, taču. Brehts, šluss, cauri un pagalam, mīļā, Asja, brauc prom no turienes. Cīņa pret ideoloģiju ir pārvērtusies ideoloģijā, brauc prom un paķer līdz Raihu. Valters Raihu? Brehts, man Raiks vienmēr ir paticis, viņš ir tik centīgs. Asja, mums viss ir labi. Brehts, jā, tiešām, un kas ir ar to Staļina glorifikāciju? Ja Staļina vārds netiek pieminēts dzejolī, to interpretē kā iespējamu nodevību. Asja, tik traki jau nu gan nav. Vai šis ir sapnis? Koris, sapnis, Asja, šis ir sapnis, tomēr uzmanies, vai kāds to nenoklausās. Un tur ir daudz visādas vēl dziesmiņas un tekstiņi. Tas bija no Ingas Gailas sliktā māte. Un tagad Annas Auziņas. Tad es varu pabeigt ar fragmentu. Nē, ar dzejoli no Kāpostu zupas.
Slavu tev, kungs, par Kvetiapīnu, noliek jaunkundze nazi, asaras noslauka aizmieg. Slavu tev, kungs, par haloperidolu, trakais onkulis pierimst, Omi vairs nešiverē pa nakti un nebēg no mājām. Slavu tev, kungs, par noofēnu, vīram atlaižas trauksme, var atkal iet darbos. Slavu tev, kungs, par ivermektīnu, tārpi, utis un kašķi ērcītes nomērdētas. Slavu tev, kungs, par estradiolu, un tad tur ir tādas zvaigznītes, ka tur ir izlaistas rindiņas un vārds atkal. Par korvalolu es neslavēšu, tas tik briesmīgi smirt, ka to varēja just pat Spaiņu ūdenī lauku mājā, kad vēl nezināju, kāpēc tas maniem vecākiem jāpielina. Slavu tev, kungs, par Kvetiapīnu, slavu tev, kungs, par haloperidolu, slavu tev, kungs, par noofēnu, slavu tev, kungs, par ivermektīnu, slavu tev, kungs, par estradiolu. Jā, slava tev, kungs un kundze un visi pārējās dievības par visām šīm kolosālajām grāmatām, kuras mēs aprunājām, kuras ir Latvijas PEN iesaka sarakstā, 13 grāmatas. Lasiet un rakstiet. Liels paldies Annai Auziņai un Elīnai Kokarevičai par piedalīšanos šajā raidījumā. Un noslēgumā es gribu pajautāt jums, vai ir vēl kādas citas grāmatas, kas neiekļuv šajā sarakstā, varbūt? Jā, es varu atbildēt, ka, protams, mums bija tas sākuma, tas garais saraksts, un tur bija daudz vairāk grāmatas, un varbūt ne ļoti daudz vairāk, bet daudz vairāk, jā. Personīgi es gribētu varbūt izcelt tādas divas grupas. Viena, man liekas, kas varbūt neiekļuva, kā es arī sākumā teicu, tā ir tomēr tāda, arī, ko mēs esam izvēlējušies vai prioritizējuši lasīt pa gadu, jo mums visu izlasīt nav spēka un laika, un tāpēc arī tas balsojums ir, tāds kāds viņš ir, bet saraksts noteikti nav tā kā fiksēts, noslēgts, un šis vienīgās grāmatas, bet ir noteikti ļoti daudz. Un, man liekas, es personīgi gribētu uzteikt vienu tādu sēriju, ko ir uzsākusi izdevniecība Helios, kur ir grāmatas, kur, man liekas, pagājušā gadā iznāca 3 grāmatas. Viena bija par mēnešu reizēm, viena bija par resnumu pieredzi, un viena bija Džilienas Andersonas gribu par sieviešu seksualitāti. Un man liekas, ka tas ir tāds arī foršs notikums, un varbūt tas bišķiņ iziet ārpus tā, ko mēs lasām kā augstvērtīgu literatūru, māksliniecisku literatūru, jo tā ir vairāk informatīva un izziņas literatūra, bet arī ļoti labi, ka, teiksim, tādā populāra zinātniskā vai cilvēki, kuri nelasa literatūru, šādā veidā arī sastopas ar šiem sieviešu naratīviem un ar citādākām pieredzēm. Un man personīgi likās 2 grāmatas pagājušajā gadā, kas iznāca arī ar tādu sociālu ievirzi ļoti svarīgs. Viena grāmata ir Dāvida Bezmozga stāstu krājums Imigrantu pilsēta, kas arī pievēršas ebreju pēcteču dzīvei Kanādā un mazliet arī skata šo te ebreju pārkrieviskošanās momentu, bet arī tas, kā viņš prot stāstīt, ir ļoti fenomenāli. Un otra grāmata, kas iznāca izdevniecībā Zvaigzne, ir Vieta Tanangujena grāmata Atbalstītājs, kas ir ļoti sarežģīta, intelektuāli piepildīta grāmata par cilvēku, kurš Vietnamas kara laikā izliekas, ka atbalsta amerikāņu pusi, bet īstenībā ir komunistu pusē. Un grāmata ir par ļoti sarežģītu identitātes jautājumu, kara un daudzu citu politisku spēļu virknējumā, es nezinu, tādā mišmašā, teiksim. Un kā tā beidzas, es šo grāmatu, es iesaku lasīt šo grāmatu, bet pirms tam noteikti, ja kāds nezina neko par Vietnamas karu, izlasīt bišķiņ, jā, tur ir ļoti daudz atsaucis uz vēsturiskiem notikumiem, kurus vajag arī atsvaidzināt un iepazīt pirms lasīt, bet ļoti, jā, man liekas, šodienai ir tāda vērtīga grāmata, ko būtu vērts skatīt. Tad tās var vēlreiz atkārtot tās abas 2 grāmatas, kuras tu iesaki. Dāvids Bezmozgis Imigrantu pilsēta un Vietas Tanangujens Atbalstītājs. Jā. Labi, tas ir arī brīnišķīgi ieteikumi, un tās abas ir vīriešu autors rakstīts grāmatas, kas arī kolosāli. Jā.
Labi, liels paldies par šo sarunu, un tad tikamies nākamgad ar jau nākamā gada grāmatām, kuras arī ieteiks Latvijas tiek šobrīd rakstītas, un kuras mums visiem palīdzēs tādā vai citādā veidā. Labi, paldies, uzredzēšanos! Jūs klausījāties Latvijas PEN raidierakstu Obligātā literatūra. To veidoja Inga Gaile, montēja Aneta Valaina, skanisko noformējumu sakomponēja Linda Leimane. Klausieties un lasiet obligāto literatūru, lai mums visiem kopā būtu labāk un skaistāk dzīvot.